Tā ir cilvēka izvēle. Tā ir cilvēka izvēle tajā brīdī, kad cilvēkam ir kaut kādas problēmas, sāpes, dvēseles pārdzīvojums, kaut kādu kreņķis. Viņš saka, Jahaidī, kā tā lieta varēja man tā ievainot, kā tas varēja būt, ka man tik spēcīgi tas ievaino. Un droši vien man nav jābūt tik atvērtam, man nav jābūt tik jūtīgam, man nav jābūt tik pieejamam. Es nedrīkst ļaut, lai pasauli man tādā veidā ievaino. Un tad cilvēks izvēlās nocietināties. Viņš izvēlās pateikt, vai es būšu ciets, es būšu stiprs, es būšu tāds stingrs, es atraidīšu visus no pasaules sūtītos ievainojumus, bultas un tā, un tad viņš kļūst ciets. Un īstermiņā tas dod pozitīvu rezultātu. Īstermiņā tas tiešām tā kā ļauj nejust sāpes, un faktiski mēs visi to pazīstam. Katram cilvēkam tas ir pazīstams. Bet tā problēma ir tajā, ka īstermiņā tas dod pozitīvus rezultātus, bet ilgtermiņā, ilgāk, tad tas ir cilvēks nevar selektīvi nocietināties. Ja nocietinās, viņš nocietinās pret visu, un faktiski tas nozīmē aizvērt savu sirdi, bet palikt nejūtīgākam, palikt ciets tas ir nejūtīgs. Jā. Ciets tas nozīmē nejūtīgs. Un faktiski tam ir ļoti daudz seku visvisādi. Un viena no tām sekām ir, ja mēs esam ar citiem cilvēkiem kopā, attiecībās ar citiem cilvēkiem, tad ja man ir cieta sirds, ja es esmu ciets, tad es nevaru sajust otru. Es nevaru saprast, kas viņam sāp, es nevaru sajust, kas notiek. Es nevaru par empātiju vispār tur nevar runāt. Jā. Un līdz ar to tas kontakts starp cilvēkiem, viņš paliek aizvien tāds paviršāks. Es tajā brīdī, ja es esmu ciets, es otru cilvēku izmantoju kā līdzekli. Man ir mans mērķis, un es eju pāri līķiem. Un vienkārši man pilnīgi vienalga, kas notiek ar otru, jo es nejūtu. Ja tur kāds raud, vai kāds tur čīkst, vai kāds kaut ko lūdz, vai kādam kaut ko vajag, tas viss ir pilnīgi pie vienas vietas. Jo mana lieta, es eju uz priekšu, un cieta eju uz priekšu, un tagad piekāšu visus un katru. Ja paskatās dabā, dabā ciets ir akmens, vienīgais, kas ir dabā sastopams. Cilvēku pasaulē cieti ir ļoti daudz, ir tērauds, stikls, metāls, betons, asfalts. Tas ir tas, ko cilvēki ir radījuši. Jo dabā vienīgā cietā lieta ir akmens, nekas cits. Un piemēram, pretstats akmenim, ja pastāst kaut kādā ķīniešu filozofijā vai austrumu filozofijā, tad ļoti bieži ir dialoģiskā puse starp akmeni un ūdeni. Un vienmēr ir tas stāsts par to, ka beigās jau ūdens uzvar to akmeni. Un ūdens ir kāds, viņš ir mīksts, viņš ir pazemīgs, viņš ieņem to formu, kas ir. Bet viņš ir vienlaicīgi, viņš ir spēcīgs. Ilgtermiņā viņš vienmēr uzvar akmeni. Akmenis ir ciets uz īsu brīdi. Protams, vīriešu-sieviešu attiecībās viena lieta ir tā seksuālā, bet principā tas ir tāpatās, kā jebkurā cilvēciskās attiecībās, tas ir nejust to otru. Tas ir, cietais vairāk attiecās uz vīriešiem, tad mīkstais vairāk uz sievietēm. Ja sieviete raud, tad vīrietis stāv kā klinks, bet tas nozīmē nespēju sajust, nespēju saprast otru, nespēju saprast, kas tam otram ir vajadzīgs. Un tā ir arī tā ļoti lielā problēma, ka, piemēram, klasiskais ir tas, ka sievietei vajag, lai viņu uzklausa, un vīrietis tā vietā piedāvā viņu atrisināt viņas problēmas. Tas viņai nav vajadzīgs. Bet tas ir tāds cietais problēma risinātājs. Runājot par laimi un par to, pie kā cieta aizved, tad ar cieti var kaut ko sasniegt, neapšaubām. Galu galā tā stratēģija īstermiņā viņa attaisnojās. Bet, ja cilvēks grib būt laimīgs, vai ja kāds grib palīdzēt otram būt laimīgam, tad ar cieti tas vienkārši nav iespējams. Ar cieti, jo ar cieti var dabūt apmierinājumu, vai arī kādam citam. Ir atšķirības starp laimi un apmierinājumu. Laime tā nav apmierinājuma summa. Laime ir kaut kas vairāk. Laime tas nozīmē, ka ir sirds vaļā un cilvēks ir kopā ar dabu, ar pasauli, ar citiem cilvēkiem. Un cietais vienkārši ir noslēdzies. Ja paskatās uz to, kā mazs bērns aug, un kāda kļūst māte, tad, kad viņai tikko piedzimst mazais zīdainis, un kāda kļūst faktiski, ja kurš pieaudzis cilvēks, tad viņam kaut kur viņa acu kurš normāls, necīts cilvēks, kad viņam priekšā ir zīdainītis, vai maziņš bērniņš, viņš atplaukst, atmaikst, jo komunikācija ar zīdaini notiek neverbālā līmenī, bet viņa notiek no sirds uz sirdi. Viņa notiek caur jūtām, caur sajūtām. Vienkārši un tādi ir tie mazie bērni. Tas ir dabā iekārtots, ka bija viens eksperiments. Es par viņu esmu lasījis nostāstus, varbūt tā ir leģenda, bet iespējams varbūt tā ir patiesība, ka Otrā pasaules karā laikā
nacistiem bija ideja audzēt āriešu rasi, un viņi atlasīja ļoti tīrus pēc asinīm vecākus, bija jaunas vīriešu spēcīgas un veselas sievietes ar zilām acīm un blondiem matiem un tā tālāk, un viņi dabūja no viņiem bērnus, un pēc tam viņi šos bērnus atņēma viņiem un nodeva mūķeņu audzināšanā, un tur bija aprūpe, bija perfekta, viņi tika pabaroti, viņi tika nomainīti autiņi un sasekt un tā tālāk. Bija tāda cerība, ka no tiem izaugs kaut kāda vai krutā rasa un tāda riktīgi tīrseņi, eksemplāri, bet izrādījās, ka vienkārši, kad tas eksperiments izgāzās, ka tie bērni, ka viņi auga, viņi nebija nekādi, viņi nedabūja to, ko viņi gaidīja, un tad pēc tam, kad cilvēki jau vēlāk, kad bija tā psiholoģija un vispārējais un psihoanalīze, tad tas secinājums bija tas, ka tas, kas tiem bērniem pietrūka, tas ir mīlums, pietrūka viņam mīlestība un rūpes un gādība. Cietas cilvēks nespēja rūpēties, jo rūpes paredz klausīties otru, rūpes paredz sadzirdēt, rūpes paredz sajust otru, rūpes palīdz sajust, kas tam otram ir vajadzīgs un varbūt pat nepateikt. Cietais var izdarīt tikai to, viņš varbūt dzird, ja tas otrs cilvēks saka, es gribu to un to, tad saka, labi, būs. Bet tas nav, bet nevienmēr tas, mazs bērns dzīvēs, viņš nespēja pateikt, ko viņam vajag. Viņam ļoti bieži vajag paņem optiņā, samīļot, patur man rociņu. Un tās ir tādas lietas, kuras cietais vienkārši nespēja. Viņam tā domāšana nav tādā veidā ieriktēta, iegurusīga. Cietiem ausis nav vajadzīgs, Cietiem ausis labākajā gadījumā varbūt ir vajadzīgs, lai sadzirdētu komplimentus, jo patiesībā būtībā viņš ir nenormāli nepārliecināts, Viņš to savu nepārliecinātību ir paslēpis zem tā cietuma, bet valsts, tas ir vislabākais cietas valsts piemērs ir armijska sistēma, kad ir vienkārši reglaments, ir noteikumi, ir likumi, policijas valsts, un tas ir viss ir tā kā, 1984. Tie, kas ir lasījuši šo stāstu, tie tikai zina, kas tas ir cieti valsts līmenī.